Labvakar, draugi! Labvakar! Esmu aicinājusi uz sarunu jūs visus, lai piedalītos manā sarunā ar aktieri Ģirtu Krūmiņu. Es Ģirtu saucu arī par savu draugu, vismaz labu paziņu noteikti. Un mūsu iepriekšējā saruna notika pirms 1,5 gada, un toreiz šķita nākamā būs pēc pāris mēnešiem. Bet ir pagājis 1,5 gads, un beidzot mēs atkal satiksimies ekrānā. Mīļie, kamēr es vienoju Ģirtu klāt, jūs noteikti katrs esat šeit, tāpēc, ka jūs Ģirtu pazīstat. Vai nu no ekrāna, no teātra skatuves, varbūt jūs esat Ģirta kolēģi, paziņas. Ja jums ir kādi jautājumi, šī ir unikāla iespēja tiešraidē tagad pat tos uzrakstīt, un mēs pajautāsim Ģirtam, lai viņš mums pastāsta savas atbildes. Tā, pagaidām Ģirtu neredzu. Tā, mēģināšu viņu pievienot. Varbūt tas man izdosies. Tā, Ģirt, ja tu esi šeit, es tev aizsūtīju ielūgumu uz tiešraidi. Jā, redzu, ka tu esi tiešraidē. Es tev aizsūtīju ielūgumu, paskaties, apstiprini. Jā. Vajadzētu būt, ka tūlīt mums Ģirts pievienosies. Jā, kaut ko es redzu. Pagriez ekrānu otru. Jā, brīnišķīgi. Labvakar, Ģirt. Labvakar. Čau, Signe. Čau. Paklau, var dzirdēt normāli? Jā. Labi. Viss ir kārtībā, jā, priecājamies redzēt. Mums lēnām vienojas klāt mūsu šī vakara sarunas biedri. Jo man patīk tā sajūta, ka mēs nevis tā kā sarunājamies divatā, bet mums ir cilvēki apkārt, kuri piedalās šajā procesā, un es arī teicu, ka ir laipni aicināts ik viens rakstīt tev jautājumus. Tā ir tāda unikāla iespēja tiešraidē uzzināt patiešo atbildes. Sveicieni visiem, kas mums tagad lēnām pievienojas. Priecājos tiešām jūs visus redzēt, tāpat arī tos, kas skatīsies šo sarunu ierakstā. Un ievadvārdos es ļoti gribu pateikt to domu, kāpēc vispār mēs ar Ģirtu ik pa laikam sarunājamies kā privāti, tā publiski. Šobrīd ir tāds laiks, kad pēdējos, es teiktu, 10 gados cilvēki iet pārmaiņu procesos tik drosmīgi kā nekad agrāk. Pirmām kārtām drosmīgi maina darbus, maina dzīvesvietas, maina attiecību statusu, šķirās, precās, daudz tīrāk, godīgāk skatās uz sevi, uz savu dzīvi. Un, protams, ir liels skaits cilvēku, kuri tāpat kā mēs ar Ģirtu iet arī savu garīgās izaugsmes ceļu. Un tas nozīmē, ka tu principā nepārtraukti sevi izaicini, nepārtraukti uzdod sev jautājumus, nepārtraukti gan jautā, vai šis ir mans ceļš un vai es ar to esmu laimīgs, laimīga, gan arī meklē atbildes. Un tās atbildes nevienmēr ir standartīgas, nevienmēr ir tādas, ko kaut kur kāds ir aprakstījis. Tās ir unikālas atbildes. Un ejot šo savu pašizaugsmes ceļu, es vēroju, ka absolūti lielākais skaits cilvēku to dara vieni paši ar sevi, klusumā. Īpaši introvertais latvietis, ja viņš vēro Facebookā vai Instagramā citu cilvēku procesus, ja tie ar tiem dalās, bet paši neko.
Bet savukārt ir tādi cilvēki kā Ģirds un es, un vēl daži, es teikšu, daži uz to kopējo skaitu, kas iet caur šādiem procesiem, kuri ar saviem procesiem dalās ar citiem cilvēkiem. Un kāpēc dalās? Tāpēc, ka nevar nedalīties. Pareizi, Ģird? Nu, jā. Tagad es teikšu, ka tā ir, bet tas bija pirms 2 gadiem, kad tu man uzaicināji uz sarunu, vai ne? Pirms 2. Novembrī būs 2 gadi. Jā, un es vispār gribēju pateikt, ka man šis ir pirmais dzīvais ēters, dzīvā pārraide. Man nekad nav bijis. Vienmēr bijis tā, ka, Instagramā es esmu mazliet satraucies, ir kaut kāda jocīga sajūta. Jo es redzu, ka vienojās klāt cilvēki, un tas ir kaut kā, īstenībā var just to, ka ir reāli. Jā. Bet jā, par to dalīšanos, īstenībā tad, kad tu toreiz man uzaicināji uz sarunu, tā bija pirmā reize, kad es tā publiski mēģināju stāstīt par to, kas ar mani ir noticis, ko es jūtu un ko es taisos darīt. Un tas man, zini, es to atzīšos, tas man toreiz nebija nemaz tik viegli, nebija viegli to izdarīt. Protams. Es biju nenormāli pārbijies un uztraucies. Protams, man ļoti tavā klātbūtnē es kaut kā jūtos brīvi un labi, bet sākumā jā. Tātad par sevi sākt stāstīt nav vienkārši. Tomēr. Es atceros arī toreiz, tu man teici, Signe, ir tik viegli uz skatuves norunāt iestudētu tekstu vai tekstu, kas ir daudzreiz lasīts, bet tad, kad ir jāsaka no sevis, ir baigā atšķirība. Jā. Ģird, mēs neesam tikušies publiskajā ekrānā 1,5 gadu. It kā kas ir 1,5 gads? Bet man ir sajūta, ka gan tavā, gan manā dzīvē šī 1,5 gadā ir notikuši 20 gadi. Varbūt pakomentē, ko tu par šo 1,5 gadu savā dzīvē vari pateikt mūsu sarunas dalībniekiem? Jā, man īstenībā par šiem gandrīz 2 gadiem dzīve ir sagriezusies pilnīgi riņķī. Pilnīgi tā, ka kardināli es tā kaut kā skatos, it kā es skatos uz kaut kādu savu daļu, kas ir tā bijusī daļa, kas ir kaut kur attālinājusies. Tas ir kaut kāds kontinents, kas ir aizpeldējis kaut kur citur. Un es peldu tagad man tā atgūtā daļa peld kaut kur citur atkal. Bet, jā, es izdarīju pirmkārt to, ko es nekad dzīvē nedomāju, ka es vispār kaut ko tādu izdarīšu, ka es aizgāju no darba vietas, kas man agrāk nozīmēja visu un augstāko dzīves laimi vispār būt teātra štatā un spēlēt teātri un neko citu. Tad es aizgāju no darba, es realizēju savu, šodienas es tagad atskatos, es realizēju kaut ko vienkārši, priekš sevis kaut ko traku, ka es devos ceļojumā absolūti uz man nepazīstamu valsti, nezinot, ko es tur darīšu uz Balī konkrēti, nezinot, ko es tur darīšu, ar ko tas viss vispār beigsies un cik es ilgi tur būšu, atļaut sev vienkārši šo, atļaut šo greznību un vispār kaut kādu tādu izdarību no manas puses. Tā bija vispār pirmā reize, kad man bija, kad man bija atvaļinājums. Kad es tiešām izrautu tos štepseļus laukā vienkārši no visiem kontaktiem un ienir pilnīgi sev jaunā pasaulē. Cik mēnešus tu biji Balī? Ja es biju Balī 4 mēnešus, un iespējams kaut kā es
Nu, laiks tur paiet ļoti ātri. Kaut kādā dīvainā veidā laiks tur skrēja ļoti ātri. Bet vienā momentā es ļoti sailgojos pēc Latvijas. Un tāpēc es kaut kādā jau bija 3. mēnesis, un es kaut kā sapratu, ka man ir jāpērk atpakaļ biļete, ka es nevaru. Es kaut kādā savā gadījumā kāpēc es arī gribēju atgriezties, jo man pirmkārt tādā laikā dzima ideja par savu izrādi. Un es nezināju, kā es to izdarīšu un kas tas vispār būs, bet es sapratu, ka man beidzot ir izrādes ideja. Es viņu gribu realizēt. Kā es nezinu, bet to es varu izdarīt Latvijā tikai. Un tad man arī bija bailes, man uznāca bailes par to, ka es varētu vairs neatgriezties dzimtenē kaut kā pēkšņi ar visām tām Covid lietām. Man likās, ka pēkšņi, ja aiztais robežas ciet, un ja es nekad neatgriežos Latvijā, un es nezinu, man kaut kā pēkšņi, es domāju, ārprāts, bet man taču mamma ir, es viņu gribu redzēt vēl. Es gribu viņu redzēt, saprotu, man vienkārši kaut kāds šīs te, un tādas, asins balss, var sakot, man sauc asins balss un zeme, un es saprotu, ka man vienkārši jāatgriežas, un ka man sauc atpakaļ. Tieši tāpat, kā mani sauca uz balīgu, es sapratu, ka man vienkārši, es nezinu, kā es zināju, ka es tur nokļūšu, 100%. Tieši tāpat man pienāca brīdis, kad es jūtu, ka man sauc atpakaļ, un man ir jāatgriežas. Bet tā atgriešanās man bija ļoti grūta. Kādā ziņā? Ļoti grūta. Ļoti grūta tādā gan ir fizioloģiskā ziņā atgriezties no šī klimata, kas ir Balī, atgriezties Latvijā. Zini, tas ir tā kā, es to teiktu, gandrīz tas tā kā, kaut kādā ziņā, ka tā kosmosa raķete šaujās ārā uz, kosmosā, tad viņi iziet cauri tiem slāņiem. Un kaut kā līdzīgi ir atgriezties tā kā no viena kontinenta otrā. Un tev ir jāiziet, tev tas organisms piedzīvo kaut kādu vienkārši iziešanu caur dažādām tām stratosfērām. Un arī, es domāju, ka tur jau te Balī arī visādas lietas, kaut kādas netvaramas notiek, ko es pat nevaru nemaz nosaukt, kas tur ir. Un arī vēl tas, ka es sapratu, ka šis ceļojums priekš manis ir, noslēdzies, un man ir jāatgriežas Latvijā, un ko tālāk. Kaut kādā ziņā man šis ceļojums uzdāvināja izrādes ideju, kas ir kaut kāds vienkārši dieva dāvana, un es pieredzēju kaut ko tik skaistu savā mūžā, kas ir vienkārši kaut kas ļoti unikāls un priekš manis kaut kas ļoti dārgs, bet un tas posms ir noslēdzies, bet kā dzīvot tālāk, jo atbildes kaut kā man likās, ka es saņemšu kaut kādas atbildes par to, ka man paliks tā kā vieglāk, bet vieglāk nepalika, un es atgriezos Latvijā, es atgriezos Kuldīgā, jo es tieši pirms braukšanas uz Balī vēl biju pie visas aiziešanas no teātra, no man ceļojuma. Es vēl biju burtiski 2 mēnešus pirms brauciena nomainījis dzīves vietu, kas man bija vēl papildus. Vienkārši man bija tāds virpulis, ka es to apjēdzu tikai vispār, ko es esmu izdarījis tad, kad es atgriezos Kuldīgā. Un tad es beidzot sapratu, tātad es šeit pārcēlos, Rīgā man vairāk nekas nav, te es tagad dzīvoju, cik ilgi nezinu, man patīk Kuldīgā, ko? Sākšu dzīvot. Pamazām, tā man pagāja mēnesis,
kamēr es tā aklimatizējos un skatījos apkārt tā, kas notiek, kā es jūtos, pamazām kļuvu siltāks, un jā, tāds ir. Nu jā, principā tavs process bija, nu, kā mainu, tā mainu visu, un uzreiz, un vienlaicīgi. Tas ir drosmīgi, es arī pāris reizes dzīvē esmu tā darījusi, jo stabilāks ģimenes stāvoklis, jo grūtāk to ir izdarīt, un bērni un tā. Bet principā tu izdarīji ļoti drosmīgu soli, un tu jau daļēji tā kā par to teici, pieskāries, bet skatītājiem es uzreiz pateikšu, ka, protams, man sapnis ir redzēt Ģirta izrādi, bet es viņu neesmu redzējusi, jo es vienkārši nedzīvoju Latvijā. Un es gaidu to brīdi, kad Ģirtam būs izrādes ieraksts, lai es varu viņu noskatīties. Līdz ar to, principā, mēs runāsim arī par šo tēmu, bet ņemiet vērā, ka tie jautājumi varbūt tiem, kas ir redzējuši izrādi, šķitīs, nu, Signe, vai tad tu nevarēji apskatīties, tad tev šitas nebūtu jautājums, ja? Bet es to neesmu varējusi izdarīt, un tāpēc, Ģirt, es tev teikšu tā. Tad, kad tu devies uz Balī un gāji tai procesā, kādas bija tavas domas tajā brīdī, ko tu sagaidi no tā, un ar ko tas rezultējās tad, kad tu brauci jau no Balī projām vai tikko atgriezies Latvijā? Vai tu saņēmi, vai sagaidīji, vai notika tas, ko tu biji, nu, tā kā vēlējies? Kaut kā man ļoti, es uzreiz atceros, nu, man viss ir, es emocijās ļoti tagad izlaižu cauri visu to, ko es teikšu. Ar vārdsakot, es dabūju, ko es vēlējos, bet pilnīgi caur, nu, ne to, kā es būtu, nu, caur pilnīgi citām lietām. Nu, caur pilnīgi citām lietām. Es nedabūju tā, kā es biju. Tu dabūji to, ko tu gribēji, bet ne tādā veidā, kā tu biji domājis. Tādā veidā, absolūti ne tādā veidā. Un tanī brīdī, kad notika kaut vai šī karantīna, kur es iesprūdu Džakartā, ārprātīgā pilsētā, vienkārši bez pases un vispār uz, nu, tā, kad es nesaprotam laiku un vispār man nebija ideja, ar ko vispār tas varētu beigties, sākot ar šo te un šīs karantīnas laikā. Tad man konstatēja, es izstāstīšu, ka man konstatēja, nu, ar vārdsakot, es braucu uz Balī, man pirmā doma bija, ka man, nu vienkārši būs skaisti, nu, vienkārši nebūs vispār nekāda problēmas. Vispār, ka man nebija manā tā kā tajā sarakstā līdzi, nu, nekādas. Es domāju, ka es vienkārši izkāpšu no lidmašīnas un pat aizsnu uz okeānu, un kur tikai vēl ne, un vienkārši, nu, dzīve būs vienkārši, nu piedzīvojumi galā. Bet man viss sākās, nu, priekš manis tik dramatiski, un tik, nu, priekš manis notika šausmīgākais, ko es, nu, murgos varēju tikai pat neiedomājos. Ar vārdu sakot, tad bija ļoti stingri tie Covid noteikumi Indonēzijā, un bija jātaisa Covid tests iebraucot lidostā, un tad bija jāparaksta papīrs, ka es apņemos sēdēt 10 dienas karantīnā speciālā hotelī, un iepriekšējā, tātad 9. dienā taisīja otru testu, un sāksim ar to, ka es domāju, ka, nu, kas ir vienkārši, kāda problēma ir nosēdēt 4 sienās 10 dienas, nu kāda, nu viss, nu, priekš manis tas izrādījās vienkārši diezgan, nu, ļoti man bija grūti izturēt šo izolētību, šo vienatni, jo sāk nākt laukā visi dēmoni, kas tev iekšā ir, vienkārši visas domas. Es varu lasīt, es varu likt filmas, bet es no sevis nevaru glābties vispār nekur. Man nav, nu, tā kā
atsitos, man viss, kas man ir iekšā, viss man tā kā pastiprinātā veidā gāžas virsū. Un nebija ieraudzīt patīkami šo depresiju, šīs bailes, izmisumu, kurš vienkārši, tad, kad man 9. dienā uztaisīja Covid testu un vakarā pateica, ka man ir Covid pozitīvs, tad man, es gandrīz vai fizioloģiski apčurājos no bailēm, jo es sapratu, ka tagad es vispār vairs nezinu, ko darīt, jo man pateica, ka man savāks tūlītās tajos baltajos skafandros apsardze un vienkārši ieliks mašīnā tā kā tādā amerikāņu kaut kādā seriālā šausmu filmā, un tā arī notika, var sakot, un ved uz vēl vienu hoteli, kas arī saucās karantīnas hotelis, kur mani novēros kaut kā, arī pie 10 dienām vai 14 dienām apmēram, ja? Un tad domās, vai man izraidīt no valsts, vai man likt vēl kaut kādā hospitālī, vai ko ar mani vispār iesākt. Ar viņiem sarunāties, es tad vēl nebiju tik ļoti, pārliecināts par sevi un kaut kā, es biju tik apjucis, ka es vienkārši nesapratu, es vispār nesapratu, kas notiek. Tad var sakot, beidzās vēl viss ar to, ka es biju arī hospitālā. Bet pateicoties, man tajā pēkšņi tajā kaut kādā izmisuma fāzē, laikam man tas organisms jau bija tā noguris no baidīšanas, no raudāšanas, no izmisuma. Un paldies tev, Signe, jo tu man, es saprotu, ka tu nevarēji neko daudz nevarēji ietekmēt, bet man sarunas ar tevi ļoti palīdzēja. Man palīdzēja ciguns, ko es vingroju ar Zitu, jo es biju ciguni pirms tam vingrojis jau pie viņas un sarakste, bet kaut kā, un arī man Indonēzijā bija draugs, kurš man palīdzēja nokārtot visus tos sadzīves lietas par dzīvošanu un tā. Viņš tā kā no tās puses vēl arī rakstīja, vismaz tā saraksta mani kaut kā sazemēja, un es sapratu, ka tomēr pasas man nav, bet es tomēr, es kaut kas esmu, jo man ir cilvēki, kas mani pazīst un man atbalsta. Un zini kā, ko es tagad arī pirms mūsu tās tikšanās tagad domāju, kas tad ir, bez kā vispār, tā kā, man dzīve nav iedomājama, tas ir bez cilvēkiem. Zini, kaut kā man agrāk likās, ka man agrāk mans uzstādījums bija es un cilvēki, tā kā es un tad tur kaut kādi cilvēki. Staigā cits tur maisa vairāk, cits tur dara to, ko es gribu un tā. Bet tagad man kaut kā tie cilvēki, kas man ir apkārt, reāli izauga par, ka es pirmkārt jums ieraudzīju beidzot. Es novērtēju to, ko ko cilvēki man saka, un ka tas ir tik nozīmīgi, un ka es nevaru bez viņiem iztikt. Jā, var sakot, tā karantīna beidzās ar to, ka es aiz izmisuma uzrakstīju vēstuli Latvijas konsulam Džakartā, jo man vairs, es domāju, kur vēl kaut kāda palīdzība. Jā, un tas konsuls tiešām atbildēja, un es nezinu, vai viņi, es pieļauju kaut kādu ietekmi tur bija, bet es pēc tam uzreiz, nākamajā dienā jau tiku prom.
no tā ārprātīgā hospitāla. Tad vispār laika pavadīja tajā karantīnā? Es karantīnā biju 17 dienas. 18. dienā es aizbraucu, nopirku biļeti un aizbraucu uz Balī salu. Zini kā, man tagad klausoties tevī tajā, ka tās 11 dienas tu biji, es savukārt kopš 20. gada rudens gribu nokļūt Vipassana retrītā, ja Vipassana meditācijā, kas ir klusēšanas meditācija, nāk, protams, no austrumiem, bet pagaidām tajos Vipassanas centros, kas ir Amerikā, ir jāliek maska, un tāpēc es to neesmu izdarījusi joprojām, ja? Bet tas arī ir tā, ka 10 dienas šķietam nekas nenotiek, tu vienkārši klusē, nevienu nedrīkst sarunāties. Un tā esot ārkārtīgi jaudīgi, es esmu daudzas pieredzes lasījusi par to. Tev jau bija tāds bišķiņ maigāks variants, tu vienkārši biji nodalīts no cilvēka, kaut gan tur ir cilvēki apkārt, tev nebija cilvēki apkārt, tur varbūt tā atšķirība, ja? Bet jebkurā gadījumā tiklīdz tu prātu dabū atslēgt kaut kādā ziņā no ierastās rutīnas darbībām, cilvēki, lietas, ko tu dari, procesi, tā principā mūsu organismi ir tā iekārtoti, ka uzreiz paceļās viss tas, ko mēs ar savu iekšējo un ārējo troksni cenšamies apslāpēt. Tā kā principā tu esi izgājis tādu, bezmaz Vipassanai pielīdzināmu procesu, turklāt nevis 10, bet 17 dienas ar šausmu elementiem pa vidu. Ar visu to, tā kā principā baigā pieredze, es teikšu. Un otrs moments, ko tu minēji, ka tu ieraudzīji cilvēkus un ko viņi tev nozīmē, es šim procesam nedomāju, man taču arī nav 18. Un cilvēku daudz apkārt, un kas tik nav darīts, bet tieši pagājuši vasar, kad es biju Latvijā, uz 6,5 nedēļām ar pilnīgi citu mērķi, un viss sagriezās kājām gaisā, es arī tieši tiem pašiem procesiem izgāju cauri, ka man likās, es esmu tik pašpietiekama, tik jau, es jau zinu, kas un kā. Un tieši esot tālu projām no savas ģimenes, kas palika Amerikā, un Latvijā draugi, protams, bet man nemaz nebija plāns tik daudz draugus satikt, jo bija pilnīgi vispār cits plāns, ko es Latvijā darīšu, kurš atcēlās pēkšņi negaidīt, viņš šokējoši. Un es arī jutos kā izmesta, kā zivs izmesta uz salas, un tādas baigi eksistenciālās domas nāca, un es ļoti novērtēju, ko man nozīmē mani tuvie cilvēki, principā, kuri ir tie mani tuvie cilvēki, ar kuriem es gribu tikai priekus dalīt, un ar kuriem es varu būt tad, kad man pašai ir kaut kāda krīze, vai grūta situācija, vai es nevaru būt tas atbalsta punkts, kā visbiežāk ir, ka es esmu tas atbalsts citiem cilvēkiem, ja? Bet, kad man ir tāda situācija, ka es esmu izjukusi pa detaļām, un es nesaprotu, kas notiek un ko darīt, un tas bija ļoti vērtīgi, jo es tiešām ieraudzīju, cik ir ļoti liela nozīme dažādiem cilvēkiem manā dzīvē, un es domāju, ka tas būtu vērtīgi pilnīgi katram cilvēkam, kaut kam tādam iziet cauri. Jā, tajā brīdī tas ir sāpīgi, nepatīkami, bet tā ir transformatīva pieredze. Jā, es gribēju teikt, ka par to, ka es tiešām es biju tik laimīgs tajā Balī ar visu, kas ar mani noticis, bet tas viss notika caur tādiem notikumiem, kurus tanī brīdī es tur neredzēju vispār nekādu laimi. Es redzēju vienkārši, šausmīgāk jau vairs nevar vienkārši būt. Un vienkārši, viss ir tik totāli slikti, ka, kur vēl sliktāk. Bet to, ka tas ir, šis te viss notikums man bija jāiziet cauri, lai man atnāk šī izrādes ideja, kur es lūdzos šeit Latvijā, Dievs, kaut, es gribu taisīt izrādi, lūdzu man ideju, un nav tā, nenāk nekāda vispār ideja, nekas vispār, tā kā man vienkārši nekas neaizķer. Un tur vienkārši tev blinkšķi, vienkārši uzgāžās virsū, un es saprotu, ka, jā, un es katru dienu sāku pierakstīt, es rakstīju dienas grāmatu, es saprotu, ka es nezinu, kā es to izmantošu, bet saprotu, ka man viss ir jāpieraksta, lai es pēc tam varētu kaut ko no viss tā restaurēt un izmantot un pierakstīt vienkārši jebkuras domas, kas man ienāk šajā sakrā galvā. Jā, un var sakot, tad
Man arī grūti bija te Balī tādā ziņā, ka es sastādīju, es tā organizēju no tā kā nekā. Es organizēju savu dienas režīmu, lai man būtu pieturas punkti, lai manai eksistencei tur ir priekš manis jēga. Un iemācījos organizēt dzīvi tur. Un kaut kā, jā. Interesanti tas bija. Ir tā, ka tu atbrauc atpakaļ no Balī, un tu atgriezies Kuldīgā, vai ne? Jā. Kāda bija tā sajūta ierasties Latvijā un Kuldīgā pēc tiem mēnešiem, pēc tās milzīgās transformācijas, kurai tu izgāji cauri? Es atgriezos aprīlī, šeit bija ļoti augsts. Tanī brīdī vēl uzsniga pat sniegs, kas man vienkārši bija. Es cerēju, ka vairs, ka būs jau silts, bet uzsniga sniegs, es nenormāli salu. Man vajadzēja sākt kurināt, stundu pavadīju pie plīts, lai vienkārši viņu iekurinātu, jo kaut kā nevilka, un es arī biju, tā kā jāpiešaujās katrai krāsnī ir savu specifiku, kā viņu kurināt. Jo man ir malkas apkura ar sadzīviskas lietas, kas man vienkārši tā kā pievilka pie zemes. Jo tīri tas augstums, man pagāja tiešām mēnesis, līdz man ķermenis kaut kā pārkārtojās, sakārtojās, kaut kādā, tā kā saliekās, atkal viss, tā kā ir izjaukts, kaut kā sakratīts, atkal jauna vieta. Es jūtu, ka ka tev viņš saliekās atkal no jauna kopā tieši tajā Latvijas vajadzībai, kādam viņam ir jābūt Latvijai. Un tas bija diezgan, jā, un tas bija diezgan, bija diezgan ar diskomfortu tas process. Gan tāds iekšējais, gan un atkal par cilvēkiem. Es nezināju, man bija pilnīgs totāls haoss galvā, man bija tik daudz ideju sakarā ar šo izrādi. Es vispār nezināju, ar ko vispār sākt un, kur vispār, kā lai es vispār iesāku. Un tad pie manis atbrauca teātra producenta Žeņa Šermeņova, vienkārši fantastisks cilvēks, kurai es esmu pateicīgs par to, ka viņa atgrieza man interesi par teātri, kas līdz tam bija vienkārši zudusi, un man likās, ka diez vai es vispār kaut kā teātrī gribēšu atgriezties. Viņa atbrauca pie manis uz Kuldīgu un piedāvāja, lai es padomāju, mums bija kopīgi viena iesākta, viens izrādes projekts, izrāda Kaimiņš, Baltkrievu mūsdienu dramaturga viena Luga. Viņa saka, izlasi, padomā būtu forši, ka tu uztaisītu kaut ko tieši priekš Kuldīgas, jo viņa ļoti piestāv Kuldīgai tā izrāda. Es saku, labi, Žeņa, es izlasīšu, bet es tev izstāstīšu vēl, man ir viena ideja, un es nezinu, ko ar viņu iesākt. Un es tagad Žeņai stāstu šo Balī ideju, un Žeņa saka, man tas tā tik ļoti viņa patīk, tev ir jātaisa stand-ups. Un Žeņai tā ideja ļoti patīk, viņa saka, es tev palīdzēšu viņu realizēt. Un tas ir atkal, ka tu nevari viens, tev pēkšņi ir Žeņa, kura pati pie tevis atbrauc uz Kuldīgu. Viņa atbrauc, un saproti, tiklīdz viņa atbrauc, uzreiz kaut kā viss tā kā sāk ripot, viss sāk sastāties kaut kādā, vienkārši viss atnāk, liekas, ka viss vienkārši tev atnāk pats no sevis, pat vispār, atnāk pats no sevis, atnāk īstie cilvēki, Žeņa vēl savā tajā absolūtā mākā redzēt,
ko kurā brīdī vai kā profesionāli viņi vēl tam stand-upam iesaistīja stand-up speciālistu un skolotāju Vitāliju Šanņikovu un dramaturģi Neliju Visotsku, kas ir vienkārši fantastiski sava aroda meistari, un man tā bija vienkārši jauna skola vispār kā strādāt pie idejas, kas vispār no sākuma nav redzama vispār nemaz, viņa ir galvā, tad pamazām sākt strādāt pie tekstiem, ar stand-up stilistiku, un ar dramaturģiju, visus tos tekstus 6 mēnešu garumā pie viņiem strādāt, izmēģināt, kas strādā, kas nestrādā. Un pateicoties šiem cilvēkiem, kas mēs strādājam pie šīs izrādes, viņi novest līdz realitātei. Tā, kad no pilnīgi kaut kā neredzama, bet eksistējoša līdz absolūti matērijai novestai. Tas bija pirmo reizi kaut kas tik dārgs un tik nozīmīgs manā dzīvē, pateicoties šiem draugiem, ar kuriem es iepazinos un kurus es satiku, kuriem es vienkārši esmu bezgalīgi pateicīgs, jo bez viņiem vienkārši šis te viss nenotiktu. Tas ir kopdarbs absolūti, un beigās, kad es redzu, ka, Dievs, kā tas tā var būt, ka es lasu šos tekstus, un tas ir tieši tas, kā es jūtu. Tas ir tieši tas, es labāk nevaru iedomāties. Tas ir, un tas tev nokrīt vienkārši no gaisa, un ko es vēl gribēju pateikt par to Žeņas sakarā, kas ir ļoti svarīgi, ka viņa man atgrieza to sajūtu, ka teātris ir prieks, ka teātris ir vienkārši prieks, un kaut kādā ziņā arī vieglprātība un atļaušanās. Ģirt, par ko ir izrāde? Izrāde ir, tad izējas punkts ir mans ceļojums, mana tā brīža krīze, kurā es atrodos, pēkšņi tas, ka man iešaujās prātā, ka man jābrauc uz Balī, to, kas notiek tur, un pēkšņi es tagad neatklāšu, vienkārši tur strādāju pie tiem tekstiem, tur ir vēl kaut kādas lietas, kas man ienāca prātā tikai pēkšņi uzpeldēja, kas ir izrādē iekšā. Viņa ir tāda ļoti, viņā ir daudzi slāņi, tā kā tādā kūkā viņā ir vairāk slāņi, un viņa ir tāda kārtainā kūka, kurā ir viss. Kurā ir viss, kas ir katra cilvēka dzīvē. Jo man ir teikuši vienkārši, ka cilvēki ļoti var identificēties, ka viņi saka, ka es tieši tāpat, ka es jūtos tieši tāpat, ka tas skatītājs aizkustina. Jā, ka viņi var identificēties. Viņi saka, jā, man tieši tas pats. Es tieši tāpat kaut kā viņi ir trāpījusi kaut kā, ka cilvēks tas uzrunā. Tas ir tik svarīgi, un es uzreiz arī redzu, ko viņi, es uzreiz dabūnu to viņu atbildi. Es redzu, es redzu, ko viņi jūt pēc izrādes, ka viņiem ir emocijas, un tas ir tik svarīgi. Viņi raud, reizēm viņi smējās. Es esmu dzirdējusi un lasījusi dažādās vietās internetā, ka uz izrādi nevar dabūt biļetes. Vai tā ir taisnība? Jā, tas man bija, tas bija tāds prieks, tad, kad tā izrāde bija izsludināta un palaista, palaist pārdošanā, kas būs.
man bija tāds prieks, ka viņa burtiski tiešām tika izpirkta līdz pat jūnijam, līdz pat jūnija mēnesim. Un tagad viņa atsāksies augustā un jūlija beigās. Un, jā, tas man bija liels prieks. Es zinu, ka tas man bija atgūt kaut kādu tādu sevis, nezinu, kā lai saku, sevis kaut kādu daļu, un man tas likās ļoti svarīgi. Jā, man tas likās ļoti svarīgi, ka cilvēkus interesē šis mans konkrēti, ka viņi nāk uz mani. Jā, viņi nāk uz mani, viņi grib redzēt, ko es stāstīšu, kas tas ir, un man tas likās, zinu, man tā kā arī, man tūlīt sāksies tāds mēneša atvainājums, es tiešām es gribu mazliet paņemt pauzi, tiešām, jo viss tas sagatavošanas darbs, it kā viņš liekas, viņš tā kā nav redzams tā ļoti cilvēkiem, bet viņš prasa ļoti daudz iekšēja spēka, Jā, klausoties tevī, man tāda sajūta, ka tu atguvi savu profesionālo identitāti caur šo izrādi. Zini, es viņus pamazām sāku atgūt, to, ko es varu, jo teātrī, kaut kā, jā, man bija jāaiziet prom, lai es vienkārši varētu sevi izpaust. Jā. Un tas ir, es domāju, vēl tikai sākums. Jā, tieši tā. Bet kas ir šobrīd pie pirmās izrādes, joprojām strādājot, un viņi ir aktīvi un aktuāli? Kā tu teiktu, kas ir lielākā atšķirība strādāt kā štata aktierim teātrī uz skatuves un būt uz skatuves savā stand-upā? Jā, tā kā man ir divas, man ir viena šī stand-up izrāde, un otra ir izrāde Kaimiņš, kas man ir kopā ar Emīlu Krūmiņu, aktieru un režisoru Lienu Šmukstu, producente Jevgeņiju Žeņa Šermiņovu. Tās ir mūsu izrādes. Lielākā atšķirība ir tā, ka ka šīs izrādes ir, lai saka, viņas ir šī ideja, kaut kā, zini, kā man tā sajūta, teātrī tās izrādes ir kaut kā, brīžiem man liekas, ka viņas ir ar varu, tā kā dzemdētas un spiestas un izdomātas, jo vienkārši ir jātaisno šī teātrā eksistence un tas, ka tu tur esi, tad šādā variantā, ka es esmu ārpus un pats sev, tas ir tas, ka viņas ir gandrīz radītas tādas unikālas, viņas ir kā roku darbs, viena tāda, cik ilgi mēs spēlēsim, mēs nezinām, bet es zinu, ka šādā kompānijā mēs iespējams vairāk nekad dzīvē netiksimies, un kaut kā tas arī citādāku attieksmi. Tas tādu, pilnīgu, maksimālu pieslēgumu, cik tas ir iespējams uz šo brīdi, man gribās dot pilnīgu ieguldījumu, cik es varu, un tas man dod prieku. Un man tas dod prieku, brīvību, un man patīk, ka es nezinu, kas man būs tālāk. Tas dod, man liekas, ka tas ir aktierim, māksliniekam ļoti svarīgi, ka šī iespēja piedalīties un tikties ar tik dažādiem cilvēkiem, kas man pat neienāk nekad prātā.
Un, jā, šī neparedzamība un neprognozējamība. Un tas, ka es zinu, ka mēs, šie cilvēki, kas pie izrādes strādājam, ka tas ir vienreizējs pasākums, un šādā sastāvā mēs vairs nebūsim. Līdz ar to tas ir kā piedzīvojums, un tas ir daudz nozīmīgāk. Zini, ko es tagad sadzirdēju? Neparedzamība, neprognozējamība, radošums, māksliniekam iespēja būt plūsmā un tvert to, kas nāk, un ja nenāk, tad to izbeigt, tad darīt kaut ko nākamo. Bet atkal, tad, kad tu esi štata darbinieks, protams, ka teātra vadībai neprognozējamība ir biedz, jo teātrim kā tādam ir svarīga stabilitāte, prognozējamība, repertuārs, viss ir zināms gadu vai pat vairāk uz priekšu, jo tikai tā var tāda stabila liela organizācija, kur ir dārga, pastāvēt. Ja? Un es teiktu, ka varbūt te ir tas arī tā šķēre, kur sadurās tā teātra kā, vai jebkuras tādas institūcijas pieeja, ka mums ir jāzina, mums ir jāprognozē. Teātra, tā kā aktieri ir tie mākslinieki, kuri kā reiz negribētu tādu tik ļoti iecementētu stabilitāti. Bet zini kā, līdz kaut kādam brīdim man tas, ka es jaunajā Rīgas teātrī, kad es šī šausmīgi, kā es saku, tas bija diezgan grūts darbs, jo bija reizēm, kaut kāds 23 izrādes mēnesis, pat tagad, nezinu, ļoti daudz. Vienkārši tā, ka tu spēlē, tas manā profesionālajā izaugsmē, tas ir vienkārši fantastiski, jo aktierim ir jāspēlē. Zini, kā viņam ir jāspēlē un jāspēlē pat neapjēdzot. Es pat varu neapjēgt, kas tā kā notiek, kaut kādas prasmes. Tev atnāk vienkārši ar kaut kādu darīšanu entās reizes, ko tu pēkšņi tev kaut kādu atklāsme, tad tā tas ir jādara, jo visu to var iemācīties tikai praksē. Un man šī iespēja un laime teātrī bija, bet es saku, tas ir līdz brīdim, jo pienāk viens brīdis, vismaz man tāds pienāca, ka es sapratu, ka es vairs nevaru būt. Man tas paliek vienkārši, es neattīstos nekā cilvēks, nekā mākslinieks, nekā aktieris, nekā vairs neattīstos, un man ir izdzīvošanas instinkts vienkārši izrauties no šīs vidas un meklēt kaut ko jaunu. Kā tu domā, cik ilgi tu spēlēsi Vientuļās planētas salu? Man liekas, ka to var sajust tā, ir kaut kāda iekšējā tā sajūta, kamēr tev šis, kas ir tajā izrādē iekšā, kamēr tas man ir dzīvs un man ir vēlēšanās par runāt un stāstīt šo savu pieredzi un to izspēlēt. Kamēr tas būs dzīvs, tikmēr šī izrāde arī būs. Es to nevaru vēl pateikt, bet man liekas, ka man ir, nevis man liekas, man ir, es uzskatu par savu vienkārši pienākumu viņu cilvēkiem rādīt, tagad, cik vien var vairāk. Mūsu skatītājiem es gribu teikt, ka klausoties Ģirta pieredzē pēdējā pusotra gada laikā un arī jau pirms tam, principā kopš mēs pazīstamies 3 gadus, man visu laiku ir bijusi sajūta, ka tu par sevi zini kaut kādu daļu. To daļu, kas attiecās uz aktieru būšanu un varbūt vēl kādas lietas, bet tevī ir tik daudz, tik milzīga jauda iekšēja un spēja pieskarties cilvēku dzīvēm, cilvēku dvēselēm. Pateikt to vārdu var jebkurš teorētiski, bet ne katra cilvēka pateiktais vārds trāpa
otra cilvēka īstajā vietā, tur, kur viņš ir gatavs to ielaist. Un tev ir šis Dieva dotais talants, ka tad, kad tu saki, dari, tas aiziet kaut kur tālāk par ausīm un smadzenēm. Tas trāpa cilvēkam sirdī, dvēselē, trāpa tajā vārīgajā vietā, kurā ir kaut kāds jēlums, pušums, un tu vari ar savu darbību to intensificēt, lai pēc tam ātri to sadziedētu vai arī sadziedētu. Nu, kā kurā nu fāzē, kurš cilvēks ir. Un es principā jau tevi pēdējos 2 gadus noteikti klasificēju, ka tu pats esi transformācija treneris. Es zinu, ka tu tai domai ļoti lēnām ļaujies, ja? Un pirms 2 gadiem pirmais, ko tu man teici, nē, Signe, nē, tu esi kaut ko sajaukusi, tas nav par mani. Bet es tevī to redzu, un tas, ka tu radīji vientuļās planētas salu, ir tikai tāds loģisks nākamais solis tajā, kas tu patiesībā esi. Un tas ir, ar ko es iesāku šo mūsu sarunu, ka ir cilvēki, kuri iet cauri saviem procesiem, klusiņām, savās mājās paši ar sevi, bet tu esi tas cilvēks, kuram ir paredzēts cits ceļš. Tev ir paredzēts pašam iet cauri procesiem un tajos drosmīgi, maksimāli atkailināti dalīties ar citiem cilvēkiem. Vai tā būs cita izrāde, vai tā būs kāda cita veida miedarbība ar skatītāju, to rādīs laiks, bet es esmu tev ļoti pateicīga par to, ka tu ļauj sev tam iet cauri, jo tas vien, ka tev tik viegli dzīve it kā netīšām piespēlē tos cilvēkus, ar kuriem kopā to darīt, nu tas vien liecina, ka tas ir tavs ceļš. Jo cik daudzi cilvēki grib kaut ko izveidot, tur stand-up vai vēl kaut ko ar domu, nu, man būs atpazīstamība, vai būs nauda, vai būs vēl kaut kas, bet viņi atdurās kā pret sienu, jo, nu, tas nav tas. Bet tev ir ko dot, tev ir ko teikt, un tavu miedarbība ar cilvēkiem, kā tu pats teici, cilvēki tavās izrādēs raud un smejās, un tās ir kā daudzslāņainas kūkas, nu, to nevar iedot. Jebkurš cilvēks, kurš sagrib būt uz skatuves vai sagrib, vai es tagad aizskaršu citu cilvēku dvēseles stīgas, to nevar izdarīt tādā veidā, bet tu to vari. Un tāpēc es vēlreiz saku, ka es ļoti, ļoti priecājos par tavu ceļu. Es ļoti priecājos, ka tu to tik drosmīgi ej. Un tā kā mūsu saruna tuvojas noslēgumam, es uzdošu tev jautājumu. Ja tu tagad varētu parunāties ar Ģirtu pirms 20 gadiem, ko tu viņam teiktu? Tādu, kurš es biju pirms 20? Jā. Zini kā, drīzāk man kaut kā tagad ir tā, ka es varu iedomāties, es kā pirms 20 gadiem skatās uz to Ģirtu, kas es esmu tagad. Ko tiešām es to izdarīšu? Nevar būt. Un es atbildu, jā, tu to esi izdarījis. Nevis tikai izdarījis, bet tu to vari. Un tu, un kas tikai vēl būs. Tā kā vienkārši dzīve ir brīnišķīga. Nu, tas ir kā banālais teiciens, bet tā tas ir. Jā. Paldies, mīļie, kas skatījāties. Jūs laikam bijāt tik aizrauti ar Ģirtas stāstu, ka jautājumus pat neuzdevāt. Es tagad redzu no Kristīnes, paldies par stāstu un sarunu. Bet tā kā mūsu šo sarunu noteikti daudz lielāks cilvēku skaits paskatīsies ierakstā,
Mēs ar Ģirtu priecāsimies, ja jūs komentēsiet vai uzdosiet jautājumus arī pēc šīs tiešraides, jo mēs sekosim līdzi, mēs atbildēsim, es atgādināšu Ģirtam, ka ir kāds jautājums ienācis. Ja jums būs interese un jautājumi būs vai pamudinājumi tādi, ka mēs redzēsim, ka ir jātaisa vēl viena saruna, mēs noteikti to izdarīsim, jo mums nav lielāka prieka, kā satikties un parunāties. Un pagājušajā vasarā es arī biju Kuldīgā apciemot Ģirtu. Un principā no tā visa Latvijas ceļojuma, tas vakara pastaiga pa Kuldīgu, kad saule jau tūlīt riet un ventas rumba, un kur tu man aizved uz to baznīciņu un uz tiem dārziem skaistajiem. Nu, man tās atmiņas ir tādas tā kā tiešām tas ar mani notika, jo tas nebija vienkārši pilsēta vai vienkārši satikt cilvēku. Tur bija kaut kas tāds īpašs, tāds, kaut kas ļoti, ļoti, ko nevar ne saprognozēt, ko nevar saplānot, bet kas vienkārši vai nu notiek, vai nenotiek. Signe, tu esi iedvesmotāji, tā tas ir. Tā tu uz mani iedarbojies, tiešām. Mani arī. Lūk, un tāpēc es teikšu visiem, kas mūs skatījās un skatīsies, meklējiet biļetes uz Ģirta izrādi, jo jums ir tā laime būt klātienē un redzēt. Es Ģirta teikšu, es joprojām ticu un ceru, ka saorganizēsiet ierakstu un ka varēs nopirkt biļetes uz ierakstu. Tā kā teātros var nopirkt uz operām, to aiziet paskatīties, ja tāpat arī jūsu izrādes ierakstu. Un novēlu tev turpināt iet šo ceļu, turpināt drosmīgi virzīties. Tā, mums ir viens komentārs. Paldies. Tā, paldies, Ģirt, par tavu gaišumu un vienkāršību un jums abiem par sarunu. Paldies, ka skatījies. Un tā tad, jā, mēs esam atvērti vēl kādai sarunai, ja jūs to iniciēsiet. Mans novēlējums ir klausieties arī mūsu iepriekšējo sarunu, kur Ģirts drosmīgi dalās ar savām transformācijām pirms 1,5 gada. Un Ģirta piemērs, es domāju, ka jebkuru var iedvesmot, sekot savai sirdsbalsī, pieņemt drosmīgus lēmumus, un pēc brīža tu redzēsi, kāpēc tava sirdsbalss tev lika darīt to, ko lika, un ka pareizi vien tu izdarīji, ka ļāvies tam, kas tavā dzīvē notiek. Tā, viens jautājums, kad un kur būs pieejamas nākamās izrādes? Nākamās izrādes, es zinu to, ka 28. jūlijā būs 2 izrādes Ventspilī, kur notiek festivāls, un šī Vientuļā planēta savu piedalās festivālā, tad es zinu, ka būs augusta sākumā Pāvilostā Hotel Otto, un tad būs augustā, nezinu pagaidām datums, bet augustā būs Ģertrūdes ielas teātrī jau augustā, septembrī un oktobrī. Es zinu, ka datumi jau ir, tagad es viņus nevaru nosaukt šobrīd, bet viņi parādīsies un augustā, septembrī un oktobrī izrāde būs Ģertrūdes ielas teātrī. Un kur biļetes var nopirkt? Biļetes var nopirkt bezrindas saitē bezrindas.lv. Tur tad vienkārši ierakstot Vientuļā planēta savu, tur tas parādīsies. Jā. Brīnišķīgi. Tas tad, kā trekns punktiņš uz I, kad biļetes būs pieejamas un rudenī tu šo piedzīvojumu turpinās izdzīvot ar saviem skatītājiem. Paldies visiem! Paldies! Uz tikšanos nākamajās reizēs un paldies tev, Ģirt! Atā! Paldies!